Ceturtā laikam ceļojuma diena. Vakardien mums tur nesanāca gadīgi uz to pizzeriju, ko mēs tur centāmies tik vakarā. Beigās tā arī pasēdējām tikai pilsētas laukumā un viss. Šodien mēs esam paņēmuši autobusu, samaksājuši par to 5 eiro, pabraukuši 20 minūtes un mēs esam, lūk, šādā te vietiņā. Autobus brauciens pa Serpentīnu bija tā kā ārprātīgi bailīgs. Milzīgs autobus, viņš nesās pa šiem tādiem celiņiem, kur tikai barjera. Un pēc tam uzreiz momentāli lejā ir milzīga aiza. Tagad mēs dodamies uz vecu romiešu tiltu. Un pa ceļam izrādās, ka mūs nemaz neaizvest līdz pašam galiņam. Izrādās, mums vēl 20 minūtes jāiet kājām pa šo ceļu. Autobus mums vienkārši izmeta ceļa malā un viss čāpoja. Mums bija doma braukt uz dabas parku, it kā skatīties un bišķiņ tā kā uzkāpt kaut kādā treilā 2 km vai vairāk. Bet reāli tā loģistika nav tik vienkārši. Tur jābrauc ar vairākiem autobusiem. Un, kad tu esi pat aizbrauc līdz galām, tev vajag vai mašīnu vai taksi, kas tev aiziet līdz pāršiem ūdenskritumiem. Bet tā kā mums principā visur apkārt ir šie milzīgie kalni, mums principā jau sirsniņā pietiek ar to. Tāpēc mēs dosimies vairāk uz tieši to tiltu veco, kas ir tās, ko varbūt nevar nekur redzēt. Esam nokļuvuši līdz tiltam, un tas skats, kas tur ir lejā, ir nežēlīgi iespējams. Tas ir vērts atbraukt tos 1000 km tikai, lai redzētu šo vienkārši apstulbinoši. Šeit var izlasīt, ka tilts ir būvēts 3 gadus before Christ, tātad pirms Kristus. Un tilts ir būvēts kā privāta īpašums, principā privāta konstrukcija, lai tiktu pāri un ietu meklēt, kur te bija rakstīts tieši, kad Marble Quarry tur bija uzbūvēts, tāpēc viņam vajadzēja tikt pāri. Un tagad mēs gaidām gidu, lai tiktu iekšā par šīm te durtiņām, tiktu tilta iekšpusē. Lūk, samaksājām 7 eiro, izgājām tiltam papakš, kur bija stikla grīda, cik jūs to var redzēt. Un tagad mēs atradām, ka šeit ir neliels pastaigas staciņa, kalnoskāpšanas staciņa. It kā 800 metri un jāiet 40 minūtes. Jūs redzat, kāds ir skats apkārt. Tad mēs izlēmām nevis speciāli braukt un skatīt to pašu citā vietā, bet aiziet šeit pat un 2 stundas pastaigāties. Šo te celiņu mēs nācām ar kājām līdz pat tur, ka ir galvenā šosei. Un mēs esam otrā pusē. Man sāk rasties tādas bailes, kad pēc šādām milzīgu kalnu apmeklējumiem un staigāšanas pa klintīm, kad es atgriezīšos Latvijā, man vajadzēs
Turpināt stāstīt par Latviju, es nezinu, vai es varēšu vēl pastāstīt tik aizrautīgi par to, kāds mums ir klients. Protams, ja es pagriežu uz otru pusi, saprotiet, ja? Salīdzināt ar kaut ko tādu, es nevarēšu. Jā, es ļoti ceru, ka man nebūs zudis tas entuziasms popularizēt Latvijā lokālo turismu. Bet nu mēs dodamies vēl bišķiņu uz priekšu pa taku, un tad griezīsimies atpakaļ un iesim gaidīt autobusu, kas mums vedīs atpakaļ uz Austas pilsētu. Mēs esam izjūkušies ārā, pat kā pasēdējām. Baigi interesanti, jā, tev it kā iedod kokčiku, iedod tev aliņu, iedod uzkots, bet tas kā uzkots ir tev cenā iekšā. Un tad nav brīnums, ka visi vietējie ņem nevis lielu aliņu, kas ir 0,4, bet ņem mazo 0,2, jo tās uzkots tev ir tā kā cenā iekšā, un to bišķi mazais aliņš ir 2,80, lielais ir 6, nu sareģiņa paši tomēr kaut kādā ziņā izdevīgāk. Tas viņi visi dzer tāds ļoti maziņš. Bet fakts arī tāds, ka viņi visi ļoti pļāpā, runājās, un tālas dzeršana ir sekundāra. Tāpat kā vīna dzeršana, šeit vairāk ir tas, kas satikties, papļāpāt, parunāt, skaļi žestikulēt un daudz pīpēt. Tas bišķiņ traucē, jo visur ļoti smirt pēc cigaretēm. Neierasti. Mēs mēģinām izvēlēties pīcu, un mēs neko nesaprotam, kas rakstīts. Es domāju, ka jāņem ir prosciutto oregano ar mozzarella. Mēs 2 dienas stalkojām, kur atrast īsta pica, kas būtu cepta krāsnī. Krāsnī ar malku, nevis elektriskajā. Tagad 20 minūtes pagāja, ka uzcep un ir baigi iespaidīgi viņš to darīja. Nenormāli karsta. Nenormāli garšīgi. Nu pat no krāsas. Melna, apdegusi. Pica bija superīga. Nu pat izņemt no krāsas, tepat laukumiņā 10 metrus tālāk notiesāt, un neko vairāk nevarētu prasīt vakariņās. Kādam interesē, izmaksas tikai 6,5 eiro. Ļoti garšīgi. 2 cilvēkiem atliegtiem galiem pārēdāmies. Ļoti garšīgi.